Pret mani ir uzsākta plaša politiskā kampaņa ar dezinformāciju, slavas necelšanu, kā es saprotu, strādā vesela komanda. Pilns internets ir ar informāciju, kur es esmu tur ar Krievu karogiem, vai bratva rvется к власти, vai ir vesela virkne visādu komentātoru. Un, protams, laikam sanāca dažiem pilsētas mēriem organizēt, lai es nevarētu piedalīties Saeimas vēlēšanās no Latgales. Varbūt es vienalga sarunāšu, sazvanīšos ar ministriem, piezvanīšu prezidentam un risināšu to problēmu. Bet kā mēs redzam, Kremļa propagandistiem un atbalstītājiem ir ļoti liela vara Latvijā. Bet ko es gribu pateikt? Es no pirmās dienas, kad sākas karš Ukrainā, sāku organizēt humāno palīdzību. Kad es nodarbojos Daugavpilī ar Daugavpils problēmām, es uzreiz pacēlu visas iespējamās korupcijas schēmas. Es organizēju portālu Burinskis info, lai katrs cilvēks Latvijā varētu konkrēti atzīmēt konkrēto problēmu. Un kad es redzu, ka Latvijā ir uzsākts hibrīdkarš, un kad pat Ukrainas prezidenta padomnieks man pateica, ka Krievija var viegli uzbrukt Latvijā, pārējie diezgan lielas amatpersonas, es uzreiz pierakstīju iesniegumu iestāties zemesargos, jo es esmu ne runātājs, bet darītājs. Un visu, ko es varu izdarīt valsts labā, es daru. Un nav atkarīgs, es iešu tagad Saeimas vēlēšanās vai neiešu, mana darbība būs līdz galam, līdz uzvarai. Tik ilgi, cik es varēšu izdzīvot. Neskatoties uz to, ka vesela virkne cilvēkus tur draud man ar nāvi un tā tālāk, es nepadošos. Liels paldies par uzmanību un īpaši tiem cilvēkiem, kuri noskatījās šo video līdz galam. Parasti liels cilvēcisks. Paldies!